labi, tātad mans viedoklis nē, bet domas ir tādas, ka, roči, tad, kad tu sāc spēli šito, varbūt, ka tu jau esi ticis līdz 3., 5. līmenim, whatever. Kroči, un tā ideja tāda, ka tas sudrabs nenāk ņifigā. Naudu negribās tērēt, vai viņas vienkārši nav. Tad ideja tāda, ka tu vari, pieņemsim, uzspiežot uz VOT plus aktivēt. Ja, tu vari dabūt vienu 8. līmeņa prēmiju vienkārši uz mēnesi bez maksas. Tā ideja tāda, ka tu piespied šito kņikušu, atturās šitāds te loks. Ja, un tad, kad tu spied tā kā maksāt, tur ir tāda opcija pēc tam, bildīt. Un karoči, tu, tā kā paņem uz mēnesi vienkārši bez maksas to pasākumu. I pēc tam, pēc mēneša tev gan jāatcerās ir viņu izslēgt, bet, par to nav, pats esi liels cilvēks, pats sapratīs. Karoči, jā, mēneša beigās tev pēc apmēram 29 dienām tu viņu tā kā pasaka, ka tev viņš nepatīk. Un viss. Tev garažā būs viens 8. līmeņa prēmijums, ar kuru tu sudrabu sapelnīsi ātri. Ļoti ātri. Mēnesis krāmēt ar prēmiju, tas jau ir jau čotka. Karoči, un doma ir tāda, ka kamēr tu brauc to prēmijumu, tev krāsies šitā te brīvā pieredze. Un līdz ar to, tad, kad tev viņi ir sakrājusies, pieņemsim attiecīgi, tur, nezinu, daudz, ja, tad nospiežot uz šo te touchtree, tā kā, labi, tanku zars, ja, izpēc koks, tad ideja tāda, ka tu vari, jebkur to tanku vienkārši attīstīt, pat ar viņu nespēlējot. Tātad, piemēram, ja man ir šis te Krievu tanks, ja, 1. līmeņa, un ir 40 brīvā pieredze, vai arī šī tanka pieredze, lai es viņu varētu atvērt stobru. Pēc tam 270 vienkārši, lai tiktu tur tālāk, ja, tur vēl kaut ko. Pēc tam attiecīgi 85, 125 un 150, ja, lai tiktu uz 3. līmeni. Pēc tam atkal šī tik daudz, ja, un tā tālāk, un tā joprojām. Karoči, ideja tāda, kad ar vienu kauju tajā 8. līmeņa prēmijumā tu, palielam 1. līmeņa uz 2. līmeni easy varēs atvērt. Un pēc tam vienkārši, maucot ar to 8. spēlējot, respektīvi, ja, tev pat nav jāspēlē tiem mazā līmeņa tankiem, jo viņas tāpatās neviens nespēlē, un pārsvarā tad, kad tev iemet kaujā, tad tur pārsvarā pretī ir kaut kāds dators, ja, diezgan rēcīgs tas spēles ir, un, labi, pamēģināt viņas varat, bet, jā. Attiecīgi, tā ideja tāda, ka tu vienkārši paņem startā, tad, kad tu sāc šo te spēli spēlēt, uz mēnešu šo te vēl tanks plus, un tu dabū gan tanku bonusā, gan tur vairāk visus resursus tev nāks, un gan viss pārējais tas ģels tu varēs mainīt attiecīgi šos te moduļus. Tu bišķi šos te, kas ir remkas un rekur šitie pusēji moduļi. Labi, un jā, tā kā tā. Mans doma gājiens ir tāds, kad rekomendēju to izdarīt jebkuram, kurš tikko sāk spēlēt. Bet, skatās paši, protams, varat arī bez tā iztikt, bet, jā, tos pirmos līmeņus, visticamāk, līdz 5. līmenim tur vispār nav interesanti nemaz spēlēt. Štos te, jebkurā nācijā tas nav svarīgi. Es jau teiktu, ka 5. un 6. līmenis, tad tu vari sākt jau tur kaut ko kačāt. Bet jā, tos pirmos līmeņus noteikti, ja tu noskipos ar brīvo pieredzi, ja, ko tu dabūs no prēmijum tanku spēlēšanas, jā, tad tas ir viennozīmīgi jēdzīgākais variants, ko darīt. Tā kā tā. Davai, pagaidām visiem. Tā. Tiekamies nākamajā epizodē.